Sākoties tumšajam laikam, mēs cilvēki sākam domāt par D vitamīnu nepieciešamību. Kā ir ar mūsu mīļiem? Viņiem arī vajag D vitamīnu. Viņiem vajag D vitamīnu, jā, bet D vitamīns, ja mēs skatāmies, kā viņu uzņem, ir ar barību. Ja barība ir sabalansēta, tur D vitamīns ir pietiekamā daudzumā. Ja viņš trūkst, D vitamīnu mēs varam atrast zivju produktos, zivju eļļā arī. Un tad var papildus padot klāt kā zivju eļļas piedevu, vai nu šķidrā veidā, vai kapsulu veidā. Un tas atstāja labu iespaidu uz ādu, uz apmetojumu. Tas nepieciešams arī ir kalcija fosforu regulēšanai organismā. Tad viņiem ir tieši tas pats, kas mums cilvēkiem, A, B, C un D vitamīni, tas viss ir nepieciešams arī mīlulim. Jā, tā vitamīni iedalās divās lielās grupās. Ir ūdenī šķīstošie vitamīni un taukos šķīstošie vitamīni. Taukos šķīstošie vitamīni ir A, D, E un K vitamīns. Tad šie vitamīni ir atbildīgi par arī uzturēt organismu tādu veselumu, atbildīgi arī par asinsreci organismā, ja ir kāda brūce, lai sevišķi K vitamīns, lai brūce labāk arī notrombētos un sarecētu asins. D vitamīns, kā jau minēju iepriekš, ir nepieciešams kauliem un kalcija fosfora regulēšanai organismā. A vitamīns ir nepieciešams ādai, sirdsdarbībai, acu normālai funkcionēšanai. E vitamīns ir, kas kalpo kā antioksidants un pasargā šūnu no šī oksidatīvā stresa. B grupas vitamīna galvenā funkcija ir nodrošināt barības vielas, kas tiek uzņemtas no gremošanas trakta, pārvērst enerģijā, nodrošināt normālu nervu darbības funkciju un arī nepieciešams normālai gremošanas sistēmas funkcionēšanai. Kā es varu zināt, kas viņam trūkst, kas viņam vajadzīgs? Parasti ēd sabalansētu barību. Šie vitamīni ir nodrošināti pietiekamā daudzumā. Ja, piemēram, redzat, kad apmetojums paliek nespodrs, āda var būt sausa, blaugsnes sāk veidoties, tad varētu sākt domāt par kādu vitamīnu trūkumu, izvērtēt ikdienas barību, ko dzīvnieks uzņem, un tad saprast, vai vajag papildus kaut ko dot, vai nevajag papildus kaut ko dot. Kādi ir tie vitamīnu veidi? Kā es viņus varu iegādāties, vai man vajadzīgas receptes un kā viņas lieto? Parasti šos kompleksos vitamīnus, kas jau ir kopā gan B grupas vitamīni, gan taukos šķīstošie vitamīni, vai arī tikai atsevišķi B grupas vitamīnus var iegādāties veterinārijās aptiekās. Tie ir bezrecepšu medikamenti, jo viņi ir kā piedevas pamatēdienam. Un tad vienkārši ir jāiet un jāskatās, kāds ir piedāvājums plauktos un jāpakonsultējās arī aptiekā, kurš būtu labākais variants attiecīgajā dzīvnieka situācijā, izskaidrojot, kas ar viņu ir noticis. No mums cilvēkiem es zinu, īpaši ar savu mazo puiku skatoties, ir vitamīni, gumijas lācīšu formā un vēl kaut kas tāds. Dzīvniekiem arī ir tieši tas pats dažādos veidos pieejams, šķidrs, šķīstošs, sūkājams. Dzīvniekiem vairāk būs tablešu formā, var būt arī šķidrā veidā un ir arī kapsulu veidā, kur var kapsulu arī atvērt vaļā un sajaukt kopā ar ēdienu. Bet ja tas ir tablešu formā, parasti tas tiek tā tablete tiek padarīta garšīga, lai dzīvniekam būtu vēlme to apēst, lai viņš neatstātu to bļodiņā. Dinoso, tava teritorija.